Viena no būtiskākajām Tieslietu ministrijas prioritātēm vienmēr ir bijusi sabiedrībai pieejama tiesa. Un šis termins, protams, sevi ietver arī efektīvu un ātru tiesvedības procesu. Un mūsdienās, iepazīstoties tā skaitā ar labāko Eiropas Savienības praksi, e-tiesiskuma aktivitātēm Eiropas Savienībā, protams, tiesu modernizācija ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu mūsdienīgu tiesvedības procesu. Šīs tehnikas pielietojums mēs redzam, ka tas būs ļoti plašs, sākot jau ar tīri praktiskām lietām attiecībā uz videokonferencēm, nodrošinot ieslodzīto komunikāciju ar tiesu, izmantojot šo videokonferenču režīmu, tādējādi nodrošinot gan ātrāku tiesvedības procesu, gan, protams, arī izmaksu mazāk prasošu, respektīvi izvairoties no nepieciešamības konvojēt ieslodzītos, kas ir saistīts arī zināmā mērā ar sabiedrības drošību. Tieslietu ministrija apsveic šādu iniciatīvu, un tā ir viena no Tieslietu ministrijas būtiskākajām prioritātēm. Šobrīd Tieslietu ministrija strādā pie grozījumiem, un mēs plānojam Saeimas rudens sesijā iesniegt šos grozījumus jau tālākām diskusijām un apstiprināšanai parlamentā. Attiecībā uz videokonferencēm, es domāju, tas vairāk ir tehnisks jautājums, lai mēs varētu nodrošināt šo saziņu, primāri šo saziņu starp ieslodzījumu vietām un tiesām, tādējādi šos procesus efektivizējot. Attiecībā uz civilu procesu tie ir tālākie grozījumi civilu procesu likumā, un, protams, mūsu mērķis ir piemērot šo jauno tehniku arī dažādām pārrobežu aktivitātēm. Mēs zinām, cik bieži Latvijas iedzīvotāji ceļo pa Eiropu, un, protams, mūsu iedzīvotājiem gadās iekļūt, piemēram, satiksmes negadījumos kādās citās Eiropas Savienības valstīs, un diez vai būtu lietderīgi braukt no vienas valsts uz otru valsti, lai piedalītos šādos tiesvedības procesos, un tā ir ļoti plaša prakse, kur arī varētu izmantot turpmāk videokonferences. Tāpat, protams, ļoti būtisks priekšnosacījums attiecībā uz tiesu pieejamību ir elektroniska dokumentu aprite tiesās, tiesu portāls, iespēja iepazīties ar tiesvedības gaitu internetā, un arī šīs ir tās prioritātes, ko mēs plānojam risināt, izmantojot Šveices finanšu instrumentu un šī projekta ietvaros.